Sveicināti! Mani sauc Rolands. Esmu BārLV Bārmeņu skolas pasniedzējs. Iekārtojies ērtāk un klausies. Pastāstīšu par dzērienu apmācību BārLV skolā. Alkoholiskie dzērieni ir jebkura bāra galvenais sortiments. Bārmenim ir jāprot tos veiksmīgi pārdot. Šajā programmas daļā tu uzzināsi svarīgas nianses, kuras jāzina jebkuram sevi cienošam bārmenim. Ekskluzīvu dzērienu pārdošanas normatīvi, degustācijas. Vai zini, kas ir iesala viskijs un kāpēc miljonāri tos dzer? Vai zini, kas ir pārdošanas māksla? Upselling, downselling, cross-selling. Tās ir lietas, par kurām citās bārmeņu skolās nerunā. Tas ir lietas, kas palīdzēs tev būt daudz konkurētspējīgākam salīdzinājumā ar citiem bārmeņiem. Tu varēsi pelnīt vairāk. Vēl viena lieta, kur nemāca citās bārmeņu skolās, ir zinības par vīniem. Būsim godīgi, kļūt par vīnzini īsā laika posmā nevar, taču tu uzzināsi, no kura gala sāk darbu, ja nonāksi high klases restorānā vai vīna studijā. Mēs iemācīsim tev nepazaudēties augstākajā sabiedrībā, kur vīns ir neatņemama sastāvdaļa. Tu uzzināsi, kas ir vecā un jaunā vīna pasaule. Iemācīsies nolasīt vīna etiķeti, izprast, ko nozīmē appellation d'origine contrôlée, uzzinās par populārākām vīnogu šķirnēm, uzzinās par vīna glāzēm un uzzinās, kas ir horeca un retail vīni. Bet pats galvenais, tu iemācīsies pareizi pasniegt vīnu, ieturēt rituālu. Tu uzzināsi, kas ir vīna dekantēšana, kā sadarināt vīnu ar ēdienu. Papildus iemācīsim tev izveidot pareizu vīna kartu, jo tas noderēs nākotnē, ja būsi bāra menedžers. Ja patiks zinības par vīniem, tad pēc mācību beigām mēs tevi iepazīstināsim ar Latvijas vīnziņu asociācijas prezidentu, un tu varēsi mācīties un kļūt par īstu vīnzini. Vai zini, cik pelna īsta someljērība vīnziņu restorānos? Maskavā vidējā alga vīnzinim ir $10,000 mēnesī. Pievienojies, sāc ar pirmo pakāpienu ar BārLV Bārmeņu skolu.